Labdien, otrdienā. Šodien mūsu saruna tēma būs programma Nord Plus. Un šajā gadījumā mēs šodien noskaidrosim visu, kas ir Nord Plus, ko viņa dod un ko mēs varam saņemt. Un tāpēc viesos mums šodien ir Liena Gailīga, Valsts izglītības attīstības aģentūras kontaktpunkta pārstāve. Jā. Sveiki, Liena. Tad izstāst vispār, kas tad īsti ir Nord Plus? Nord Plus ir Ziemeļvalstu Baltijas valstu sadarbības programma, kuras ietvaros 5 apakšprogrammās ir iespējams iesniegt projektus un attiecīgi saņemt finansējumu. Tas, kas ir būtisks moments, un ko es uzreiz gribu pateikt, lai top skaidrs, tas varbūt lauks, kurā Nord Plus darbojās, ir 2 atslēgas vārdi, ko es vienmēr vēlos uzsvērt. Tā ir izglītība un tā ir sadarbība. Tātad Nord Plusā projekti tiek rakstīti un iesniegti par tēmu izglītības uzlabošana Ziemeļvalstīs, Baltijas valstīs. Un tā forma, kādā tas tiek darīts, tā ir starp organizāciju sadarbība. Skaidrs. Un varbūt izstāst, kāda priekšvēsture, teiksim, Nord Plusam vienkārši, un arī, teiksim, kas nosaka šīs prioritātes vienkārši un kāds šis mehānisms? Tātad Nord Plus ir radies, ja nemaldos, 1988. gadā veidoja viņu Ziemeļvalstu ministru padomu, un sākotnēji šajā programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis. Kopš 2008. gadā arī Baltijas valsts ir pievienojušās šai programmai, un šīs programmas periodu, kā jau visām šādu veidu programmām, tiek apstiprināti pa gadiem. Šobrīd mēs esam 2012. 2016. gadu programmas periodā, un atšķirībā no iepriekšējiem periodiem šogad un arī pagājušajā gadā un nākamos gados droši vien arī tādas politiski uzstādītas prioritātes programmā nav. Līdz ar to jums nav jāfokusē. Tātad vispār nav nekādas prioritātes? Nav prioritāšu. Ir programmas mērķi, ir apakšprogrammas mērķi. Kā jau es teicu, pats centrālais un atslēgas vārds ir sadarbība izglītības jomā. Un te, protams, ir doma lidojums, ideju lidojums, jebkuram, kas strādā ar izglītību, izglītošanu. Izejot no jūsu doma lidojuma, tad attiecīgi varat plānot un domāt savu projektu. Jā, bet apakšmērķi vienkārši teica mērķi, un tad pārtrast tajā brīdī, kad tu pateici vārdu apakšmērķi, un tu nepaspēji pateikt vienkārši. Turpat nav runa varbūt par apakšmērķiem, par pašu programmas struktūru. Ir Nord Plus programma, kurai ir tie pamatmērķi, mēs veidojam Ziemeļvalstu, Baltijas valstu, respektīvi to telpu, izglītības telpu, mēs uzlabojam izglītības kvalitāti, izglītības pieejamību un tam līdzīgi. Un, lai šos te pamatmērķus Nord Plus programmā sasniegtu, tā programma ir sadalīta 5 apakšprogrammās. Jauniešu programma, pieaugušo programma, augstākās izglītības programma, un tad aiziet horizontālā un Ziemeļvalstu valoda. Varbūt izstāst vienkārši par katru no šīm programmām, kas ir apmakšā, teiksim, ir domāts vienkārši, un kāds galvenā būtība katrā no šīm apakšprogrammām. Sāksim ar jauniešu. Jā, tātad jauniešu apakšprogrammas mērķi ir detalizētāk tieši palīdzēt jauniešiem tādā, izglītības pieejamības ziņā, kvalitātes uzlabošana un tam līdzīgi. Atkal, tie mērķi ir tādi gana plaši, lai praktiski jebkuru ideju, kas saistās ar jauniešu izglītību, varētu tur, tā teikt, ierakstīt. Pieteicēju lokus jauniešu izglītības programmā ir pamatā skolas, kas ir obligātā izglītība, bet kā partneri var būt arī nevalstiskas organizācijas, mūzikas mākslas skolas, kas varbūt nav kā oficiālās mācību programmas īstenotājiem un tam līdzīgi. Faktiski tas loks tiek definēts kā jebkurš jauniešu izglītībā iesaistītājs, bet nosacījums ir tāds, ka kā galvenais, kā projekta iesniedzējs var būt šī obligātā izglītības īstenojošā skola. Tas nozīmē, teiksim, to, kas mums jauniešu programmās, kad, ja mēs atrodam kādu partneri tātad Ziemeļvalstīs, tad, ja tur pretī skola, tad no šīs puses var būt arī nevalstiskā organizācija. Jā, tieši tā. Skaidrs. Var būt arī vairāk partneri no vairākām dalību valstīm,
Un šie nosacījumi iet cauri visām Nord+ apakšprogrammām, tātad ir jābūt vismaz 2 dažādiem partneriem no 2 dažādām dalību valstīm, kas attiecas uz mobilitātēm. Tas ir, mēs braucam pie partneriem, viņi brauc pie mums. Savukārt, ja jūs plānojat jau tādu nozīmīgāku projektu, kas varētu būt, nezinu, mācību materiālu izstrādi un tam līdzīgi, tas definīcijas viss ir atrodams arī Nord+ rokas grāmatā, tad minimālā prasība ir 3 partneri no 3 dažādām dalību valstīm. Tas vienmēr ir jāatcerās un tas vienmēr ir jāpatur prātā. Un bez partneru piesaistes, bez partneriem, diemžēl, Nord+ projektos nevar startēt. Tātad tas ir pamat nosacījums, kas vienmēr jāatcerās. Skaidrs. Man liekas, ka mēs pašā sākumā neizstāstīja, kas ir Ziemeļvalsts. Piedod. Es vienkārši atcerējies vienkārši tā, ka kas tad ir īsti Ziemeļvalsts? Pēc definīcijas un pēc tā, kā ir noteikts rokas grāmatā, tātad tās ir, skatoties kartē, Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Islande, un arī to autonomiju apgabali, kas ir Grenlande, Fēru salas un arī Ālandu salas, un Baltijas valsts nāk klāt Lietuva, Latvija, Igaunija. Tātad kopā 8 valstis un 3 autonomiju apgabali. Jā, es vienkārši tiešām aizmirsu uzdot šo jautājumu, tāpēc tas diezgan ir būtiski. Un līdz ar to, varbūt vēlreiz par jauniešu izglītības programmu, tad atkārtošos, ja es pareizi saprastu, tad no vienas puses ir jābūt oficiālai izglītības iestādē. Lai būtu kā iesniedzējs. Jā, jūs varat nebūt oficiāli izglītības iestāde, bet darboties, piemēram, bērnu radošās nodarbības un tam līdzīgi. Tad skatās oficiāli? Nē, tad jūs neesat oficiāli, bet jūs nevarat būt kā šis iesniedzējs. Bet kas var būt iesniedzējs tad precīzāk? Iesniedzējs var būt obligātās izglītības iestāde. Obligātās? Jā, tas ir jauns nosacījums. Iepriekš varēja arī nevalstiskā organizācija iesniegt un kaut kādi institūcijas, kas neīsteno šo obligāto mācību programmu, bet tagad tas nosacījums ir mainījies un jābūt šīs... Skaidrs. Jā. Un varbūt tad iziesim visādi savā programmā, tad parunāsim par publiciskām lietām. Augstākās izglītības programma, kas tur ir? Tur jau arī nosaukums pasaka, tātad šī programma ir domāta augstākās izglītības institūciju sadarbībai. Un tas mērķis atkal ir tīri studentu pasniedzēju mobilitātes, un otrs ir mācību programmas uzlabošana, jaunu mācību kursu izstrāde, kopēju studiju programmu īstenošana, tāda veida sadarbība. Atkal ir vienošanās tādā kopējā sadarbības tīklā, minimālā prasība mobilitātēm 2 augstskolas no 2 dažādām dalību valstīm, projektos jau minimālā prasība 3 institūcijas no 3 dažādām dalību valstīm. Arī svarīgs moments, projektu var iesniegt tikai valsts akreditēta augstskola. Un partneri var būt? Un partneri, pārsvarā tās tomēr arī ir atzītas un akreditētas augstskolas. Pārsvarā, bet nē, tas nav obligāts nosacījums. Var projektā iesaistīties arī nevalstiskās organizācijas un augstākās izglītības tajā, sfērā iesaistītās, kas nav obligāti akreditētas augstskolas. Tas varētu būt studentu pašpārvaldes un tam līdzīgi. Labi, nākošais. Nord+ pieaugušu izglītības programma. Atkal jau nosaukums pasaka uz pieaugušiem vērstu mācību programmu īstenošanu. Šajā te apakšprogrammā tās iespējas pieteikt projekts faktiski ir vislielākās, jo šeit nav noteikts tas obligātais, kaut kādu obligāto mācību programmu īstenošanu vai tam līdzīgi. Šeit pasakot, ka jūs esat kaut kādā veidā saistīti ar pieaugušo izglītību. Pieņemsim, es organizēju adītāju kursu. Jā, jūs esat saistīts ar šo tamborētāju kursu, viskārtībā daļa. Tas ir viskārtībā, Jā, labi, tamborētāju kursu ir labi. Jā, un faktiski tad tajā brīdī, kad jūs esat definējuši savu saistību ar šo pieaugušo izglītību, jūs esat, tā teikt, tiesīgs sniegt projektu. Tā teikt, eligible. Eligible, jā. Runāsim latviski, eligible, jā. Lūk, atkal tēmas visplašākās saistītas ar pieaugušo izglītību. Ja jūs esat adītāji, kurš tad droši vien jūs gribētu papildināt tamborētāju, daušanas un tam līdzīgi. Jums ir partneri, kas to ļoti lieliski dara, piemēram, Norvēģijā, jūs vēlaties pārņemt pieredzi no viņiem kopīgi, varbūt uztamborēt, nezinu kaut
ko vai uzradīt vai uzaust, nu tad jūs rakstat kopīgu projektu un cerat, ka šo projektu apstiprinās un piešķirs jums kaut kādu finansējumu tā īstenošanu. Te tāds jautājums īstenībā pieaugušo izglītības programmā, vai šajā gadījumā, teiksim, visiem partneriem jābūt saistītiem ar izglītību, bet tomēr kāds partneris var nebūt saistīts ar izglītību? Principā tiek pieļauts, ka viņš šobrīd nav saistīts, bet tā kā programmas mērķis un līdz ar to arī projekta mērķim būtu jābūt saistītam ar izglītošanu, ar izglītību, tad tiek uzskatīts, pat ja jūs šobrīd vēl neesat saistīts, ka tajā brīdī, kad jūs iesaistīties projektā un teiksim, turpinājumā, ka jūs būsiet saistīts, jo projekta mērķis ir uzlabot, nezinu, vai izstrādāt jaunas mācības metālus vai jebko. Skaidrs. Nord plus horizontālā programma. Horizontālā programma ir tāds kopā likums no iepriekš minētajām trijām jauniešu, pieaugušo un augstākās izglītības programmām. Horizontālās programmas mērķis ir tādu inovatīvāku un varbūt tādu sarežģītāku projektu īstenošanu un nevis tikai kaut kādā vienā izteiktā mērķa grupā, bet tā prasība ir starpsektorāla sadarbība, kas nozīmē, ka visticamāk šajā programmā sadarbojas augstskola, piemēram, nevalstisko sektoru, valsts sektors ar savu nevalstisko un tā tālāk. Respektīvi, tā doma ir sadarbojoties vairākiem sektoriem, radīt kaut ko jaunu, kas palīdz izglītības kvalitātes uzlabošanā, pieejamībā un tam līdzīgi. Tie varētu būt kaut kādas pilnīgi jaunas metodikas, nezinu, invalīdu apmācībā. Te atkal nav tāda strikti noteikta robežu, kas skaitās, kas neskaitās. Tas viss ir kontekstā un atkarīgs no jūsu domu lidojuma. Skaidrs. Un Nord plus Ziemeļvalstu valodu programma. Jā, tā ir tāda samērā jauna programma. Un tās mērķis ir popularizēt. Kas ir Ziemeļvalstu valoda? Sāksim precizēsim. Jā, tās ir jebkura skandināva valoda, bet tieši šajā apakšprogrammā... Bet ne latviešu? Ne latviešu. Bet tieši šajā apakšprogrammā uzsvars ir uz viedru, dāņu un norvēģu valodām. Somas mēs aizmirstam. Somas mēs aizmirstam, jā, viņi acīm redzot nav pietiekami nolabējuši savu valodu, tāpat arī islandieši, tāpat šīs trīs valodas. Un programmas mērķis ir popularizēt šīs valodas īpaši jauniešu vidū, to apmācību un tā tālāk. Respektīvi, padarīt šīs trīs valodas atpazīstamākas, izplatītākas šajā mūsu reģionā. Tu vairākas reizes pieminēji šajā gadījumā, tad šo te jābūt ļoti tādam lielam domas lidojumam. Un vai tu vari izstāstīt, kur var iepazīties ar to domas lidojumu, kas ir bijis līdz šim vispār? Jā. Ar to domas lidojumu un apstiprinātajiem projektiem ir arī veiksmes stāsti publicēti. Tos var atrast Nordplus oficiālajā mājaslapā, kas ir www.nordplusonline.org. Šajā mājaslapā ir patiešām visa nepieciešamā informācija, lai jūs varētu saprast, kas ir šī programma, tātad tiešām detalizēti iepazīties ar visiem nosacījumiem. Šeit mēs tādas tiešām pamatlietas runājam, tur tādas detaļas. Nākamais ar visiem projektiem, kas ir iepriekšējos gados apstiprināti, kādi ir bijuši tie veiksmes stāsti. Tāpat mājaslapā ir atrodama arī tāda interesanta sadaļa How to find a partner, tātad kā atrast partneri, jo kā jau minēju. Tā, viņi ir mēģināti uztaisīt tā, lai jums nav citur šī informācija jāmeklē. Ja jūs par to interesēties, ieejot šajā mājaslapā, jūs visu varat atrast. Bet angļu valodā, jā? Bet angļu valodā. Skaidrs. Labi. Un tagad varbūt vienkārši tu pieminēji šīs 5 apakšprogrammas, ja? Un tā kā es saprotu, jo tomēr jau kādu laiku brīdi vienkārši šajā pozīcijā tu esi, ja? Tu noteikti varētu izstāstīt, teiksim, par Latvijas veiksmes stāstiem katrā no šīm apakšsadaļām, jo ir sevišķi, tā kā tu pieminēji, ka mēs esam pašlaik no 12 līdz 2016. gadam, līdz to kaut kādu jau pieredzi arī, teiksim, ir jau 12. gadā uzkrāt, varbūt arī 13. gadā, ja? Tad varbūt vienkārši tiešām varētu padalīties varbūt tiem labajiem prakses piemēriem, kas ir bijuši Latvijā, un varbūt arī, teiksim, varbūt ir kaut kāda baltā skaudība, varbūt redz kaut ko igāli lietuviešu, kaut ko tādu, ko Latvija nedara šajā programmā. Varbūt sāksim tad ar jauniešu. Ar jauniešu programmu, tā ir
ja tā godīgi jāsaka, tiešām vispopulārākā apakšprogramma, visvairāk projektu iesniegumu, vislielākā interese. Līdz šim bija. Līdz šim ir bijusi un ir vēl joprojām. Jā. Tas tā ir pilnīgi noteikti. Skolas ir pietiekami aktīvas, interesētas šo projektu īstenošanā. Sadarbības partneri arī jau diezgan daudziem šo te gadu gaitā ir tā kā atrasti, tas kontakts ir nodibinājies gana labs, un bieži ir situācija, kad mēs skatāmies, tie jau pirms 2 gadiem pieteica dabūju, pagājuši gadu dabūju, un tad atkal viņas tā ir tā labā praksa, No vienas puses jā, jo tas nozīmē, ka tie projekti jau nav identiski viens pret vienu, viņi attīstās un viņi tā kā iet ar katru reizi soli tālāk, kas īstenībā nav slikti. Protams, ka mēs vēlamies un aicinām iesaistīties aizvien jaunas iestādes un institūcijas, lai teiksim, tā iespēja paskatīties, kas notiek Skandināvijā, pārņemt labāko pieredzi un labos piemērus un to labāko, kas viņiem ir, būtu arī citām iestādēm. Par tiem labajiem piemēriem jauniešu programmā mums arī pagājušajā nedēļā bija semināri, un mēs bijām arī aicinājuši pieredzes stāstītājus. Tāds tiešām labs piemērs, kur tīri no organizatoriskā viedokļa un arī tīri no tādu mērķu sasniegšanas viedokļa šķita patiešām labs bija Valkas ģimnāzija. Viņi īstenoja mobilitātes stīvi skolēniem un skolotājiem ar somu skolēniem. Un tiešām tās atziņas, ko viņi bija guvuši un kā viņi varbūt to visu tagad savā skolā pielieto to, ko viņi redzējuši tur, tas likās tiešām tā iedvesmojoši. Tīri, lai varbūt arī skatītāji, klausītāji varētu varbūt mazliet tajā veiksmes stāstā tikt iesaistīti. Mēs bijām mājaslapā pie semināru materiāliem, esam arī šīs prezentācijas ievietojuši, tā kā, ja ir interesi, to noteikti var arī paskatīties un tā papētīt. Un tie cilvēki, kas ar šo te pieredzi dalījās, viņi arī ļoti laipni piedāvājušies. Ja ir kaut kādi jautājumi, tīri praktiski dabas, viņi ir gatavi uz tiem atbildēt, tā kā droši, ja ir interesi vajadzība, varat ar viņiem kontaktēt. Labi, vēl varbūt par jauniešiem. Varbūt pašlaik vienkārši tā ļoti akcentē šajā gadījumā, ka mēs tagad braucam uz Skandināvu, jābūt, teiksim, šo te labo praksi arī šajos jauniešu projektos, bet, zinot, teiksim, nevalstiskos sektoru, es domāju, ka latviešu jauniešu nevalstiskais sektors ir daudz aktīvāks un daudz progresīvāks nekā Skandināva. Vai ir arī tādi piemēri vienkārši, kur brauc, nevis mūsu bālēliņi brauc uz Skandināviju mācīties kaut ko, bet tieši otrādā, ka mēs nododam savu pieredzi uz pār. Principā, Nordplusā ir viena tāda pozitīvā īpašība, ka ne tikai viena puse ir ieguvējis, lai jūs patiešām, jūsu projekts tiktu pozitīvi novērtēts, jums ir jāparāda ne tikai, piemēram, mūsu puses šie iegūmi projekta īstenošanā, bet arī to Skandināvu iegūmus sadarbojoties ar Latvijas institūcijām. Tas ir viens moments, un pieminot šo te Valkas ģimnāzijas skolēnu braucienu uz Somiju, tas nenozīmē, ka tikai viņi aizbrauc un tikai viņi no tā iegūda. Viņi gaida šos somu jaunieši arī pie sevis, un attiecīgi tad noteikti arī tā otra puse gūst kaut kādu labumu no ciemošanās šeit. Tīri par nevalstisko sektoru runājot, es jau minēju tos pamatnosacījumus, ka tomēr diezgan jauniešu programmā tiek akcentēta šī obligātā izglītība. Līdz ar to nevalstiskais sektors šajā programmā nav bijis tik, faktiski mazliet jā, jo viņi nevar paši par sevi. Tiešām kaut vai tās pašas jauniešu organizācijas sadarbojoties ar līdzīgām kādā Skandināvijas vai Baltijas valstī, viņas reāli nevar iesniegt projektu, jo viņas tā kā neīsteno šo obligāto mācību programmu. Līdz ar to tādu skaistu piemēru es diemžēl te nevaru pateikt, bet jebkurā gadījumā es aicinātu teiksim, tā sadarboties varbūt arī ar vietējiem jauniešiem, ar vietējām skolām vienkārši, un taisīt tādu veidu projektus, būt kā partneriem šeit, un iesaistīties aktīvi un tātad gūt kaut kādu labu. Labi. Augstākās izglītības programma, tas nav tik interesanti, bet vienalga varbūt izstāst kāds piemērs. Jā, ļoti labs veiksmes stāsts mums bija no Vidzemes augstskolas, kur turismu studenti brauca uz manuprāt, Tartu augstskola, kur viņiem bija tāds atsevišķs mācību kursus, tātad intensīvie kursi.
augstākās izglītības programma ir mazliet sarežģītāka, tīrais tā iemesla, ka tur ir ļoti spēcīgi jau līdz šim nodibinātā sadarbības tīklu. Ir esošas Skandināvu augstskolas pa 20, 25 jau tādā vienā tīklojumā, tādi tiešām liela veidojumi, kas jau gadiem ir to taciņu Nordplusā iestaigājuši, un tādiem jauniem veidojumiem ir samērā sarežģīti un grūti tur iekļūt tajā programmā. Bet mūsēji cīnās, viņi iesaistās jau esošos tīklos, viņi piesakās Skandināvu augstskolu šajos tīklos un saka, mēs arī gribam, un viņus tur diezgan, manuprāt, veiksmīgi arī uzņem, līdz ar to viņi jau iesaistās esošajos projektos, un ir arī jauni veidojumi. Jāsaka gan, kad tīri kvalitatīvi varbūt tie projekti aiz mazās pieredzes nav tik labi, un viņi tiek apstiprināti pārsvarā daļēji, bet pamazām. Šobrīd, manuprāt, ir 5 no Latvijas apstiprināti projekti, kur Latvija ir kā vadošā iestāde, respektīvi iesniedzējs, bet ir vairāki no 10, manuprāt, vēl vairāk projekti, kur Latvija kā partneri vienkārši iesaistījušies klāt. Skaidrs. Teikt, pieejam vispopulārāko programmu pieaugušu izglītību. Jā, tur tiešām tā ir otra tāda populārākā un tīri projektu skaita ziņā otra lielākā programma. No Latvijas tiešām šajā programmā startē vairāk un mazāk nevalstiskās organizācijas. Un viens tas pozitīvais piemērs, ko es arī tā gribētu pastāstīt, ir vecāku kustība, kas šobrīd īsteno, viņi ir kā galvenie projektā, un projekts ir Baltijas valstu ietvaros. Viņi veido tādu vecāku kustību, apmācot mentors, palīdzot vecākiem būt labākiem vecākiem, tā teikt. Tas ir jau tiešām Latvijas mēroga projekts, un tas viss diezgan veiksmīgi arī Lietuvā un Igaunijā tā tiek izplatīts. Projekts tika apstiprināts jau 2. gadu pēc kārtas, un tiešām jau sākotnēji bija nodefinējuši, kādās fāzēs tas notiks. Veiksmīgi pie šī projekta plāna pieturās, un patiešām viens no tādiem labākajiem projektiem, kāds ir redzēts. To atzīst arī Skandināvi, kas tā kā faktiski ir tie programmas galvenie koordinātori. Skaidrs. Horizontālā programma. Tas viss tā nesaprotamākā ir. Viņa ir visnesaprotamākā, un varbūt arī tāpēc, tur tiešām aktivitāte arī no visām pārējām dalību valstīm ir samērā maza. Varbūt tāpēc, ka tur finansējumu ir mazāk dabūt. Tur ir tikai 50% no kopējā projekta. Tu mēs runāsim par finansējumu. Ja tā godīgi, es jums pat nevaru tādu nevienu riktīgi labu projektu pateikt, kaut vai tā, ka šogad ir pirmais gads, kad es ar to programmu strādāju, līdz ar to man nav bijis tā lieliskā iespēja viņus vērtēt un lasīt iepriekšējos gados. Bet tādu spilgtu piemēru, kur var tādu teikt, tas no Latvijas ir bijis patiešām labs. Es diemžēl minēt nevaru, bet tas nenozīmē, ka varbūt viņi nav. Viņi iespējams, ka ir, bet es jums nevaru tos pateikt. Jā. Un savukārt, kas attiec uz Ziemeļvalstu valodu projektiem, tur mēs kā vērtētāji nepiedalāmies, jo šie projekti tiek iesniegti skandināvu valodās. Līdz ar to, pirmkārt, mēs viņus nezinām to saturu, otrs, tā aktivitāte no Latvijas puses arī ir samērā maza, jo projektu uzrakstīt skandināvu valodā šobrīd laikam pie mums ir diezgan sarežģīti. Nav tik daudz to, kas protams. Labi, un tagad varbūt izstāst par spēles nosacījumiem. Cik ir budžets, cik ir atbalsta intensitāte, kāds ir attiecinājumās izmaksas, vai viss tas ir kopīgi, kas ir katrai programmai, viss ir vienādi, vai katra atsevišķi, vai kaut ir savādāk. Tātad ir kaut kādas pamatlietas, kas vijās cauri visām apakšprogrammām, un ir kaut kādi specifiskie nosacījumi katrai no šīm apakšprogrammām. Tātad, kas ir kopējie nosacījumi? Pirmkārt, tas, ka projekta iesniegumi ir jārakstā angļu valodā, tikai angliski, tātad aizmirstiet latviešu un citas valodas. Teorētiski pastāv iespēja iesniegt arī kādā no skandināvu valodām, bet ņemot vērā, ka vērtē vairākas puses šos projektu iesniegumus, tajā skaitā Latvija, Lietuva, Igaunija, tā kā tomēr vajadzētu angļu valodā rakstīt. Tas ir viens. Otrs, kas ir visām apakšprogrammām projekta iesniegšanas termiņš šogad ir 3. marts. Nākamā lieta, projekta iesniegumi ir iesniedzami tikai elektroniskā formā. Tas
Tas nozīmē, ka jums nav ne jādrukā, ne jāliek nekādi pāraksti un jāsūta kaut kur šie projektu iesniegumi pa pastu. Projektu iesniegumu aizpildīšana notiek elektroniski, arī iesniegšana notiek elektroniski, un arī rezultāts jūs saņemsiet savā e-pastā. Par finansējumu. Šī sadaļa atšķirās pa apakšprogrammām un arī par aktivitātēm. Jā, tātad sāksim ar jauniešu programmu. Jauniešu programmā ir iespējams divu veidu aktivitātes. Tātad ir mobilitātes, kas ir šī pieredzes apmaiņa vai braukšana viena pie otra, un ir tā saucamās projekta aktivitātes. Jā. Atbalsta intensitāte šīm te aktivitātēm atšķirās, tātad mobilitātes tiek sektas 100% apmērā. Bet šeit ir tāda piezīme, tad liekas, foršīgs aizbraukšana, viss tur ir sekts. Tas ir tikai daļai taisnība, jo tiem jauniešiem, kas ir skolēni, viņiem tiek 100% apmērā sekti ceļu izdevumi saskaņā ar noteiktajām likmēm. Par uzturēšanos jums ir jādomā pašiem. Savukārt skolotājiem, kas vai pavada šos te jauniešus vai brauc kā skolotāju mobilitātē, tur 100% apmērā tiek sekti ceļu izdevumi un noteikti pēc likmēm arī uzturēšanās izdevumi. Tas ir par mobilitātēm. Savukārt par projektu aktivitātēm tā atbalsta intensitāte ir 75%. 25% ir jābūt jūsu pašu līdzfinansējumam. Kas ir pozitīvs moments naftas programmā, ka šie te pašu finansējuma procenti, kur apakšprogrammā var tikt, tā teikt, ielikti kā brīvprātīgais darbs. Un tas investment in kind. Jā. Tas skaidrs, jā. Tā kā principā. Varbūt jā, investment in kind, viņš varbūt tādā gadījumā viņš uzreiz pasmuku aiziet. Tieši tā, jā, kas nozīmē, ka jums varbūt nav brīdi naudas līdzekļi, lai jūs to projektu īstenot, bet jums ir cilvēki, kas ir gatavi to darbu darīt, attiecīgi jūs varat šo projektu īstenot. Griezti projektu. Projektā maksimālais budžets vienam projektam nav noteikts, bet ir labās prakses pieredze. Jā. Teiksim, par 50 000 eiro lielāki projekti, parasti tā kā netiek apstiprināti. Tas tiešām nekur nav noteikts, bet tīri vērtējot, skatot budžetus un izvērtējot šīs te budžeta pozīcijas, mēs parasti kā vērtētāji nonākam līdz tam, ka pa 50 000 vairāk jums reāli nav vajadzīgs. Par jauniešiem vēl, tā kā tu pašlaik izpļāpājies netīšanā, ka tu esi vērtētāji bijis, ja? Tad, protams, kas, teiksim, tiek uzskatīts, varbūt, teiksim, kas ir tā knifiņi, kas dod varbūt vairāk plusus, teiksim, šajā projektā? Man kā vērtētājiem vienmēr gribas redzēt kaut ko tādu, tādu odziņu katrā projektā, jo... Rozīnīt, jā? Tādu, jā. Kurš odziņ, kurš rozīnīt, jā? Jā, jo ļoti daudzi tieši jauniešu programmas projekti ir tādi pavisam vienkārši. Mēs aizbrauksim pie viņi pie mums, mēs paskatīsimies, kā viņi dejo, mēs viņiem parādīsim, kā mēs dziedam, un pavēlam tāds ir mūsu projekts. Tādi tiešām ir 90% projekti, un tad izvērtēt, kurš tad no šiem ir labāks, ir ārkārtīgi sarežģīti. Līdz ar to tie, kas ir ielikuši kaut kādu tādu specifisko momentu, kas ir tie automātiski jau dabū tādu. Viņi izliec vienkārši no masas un attiecīgi uzreiz tiek augstāk novērtēti. Lai nav tikai mēs aizbrauksim, viņi iebrauks, bet lai ir kaut kāda tā vēl papildus pievienotā vērtības, tā ka jūs aizbrauksiet un paskatīsieties, ko viņi dara un parādīsiet, ko mēs darām. Labi, vienā teikumā augstskolas izglītības programma un pēc tam pārējiem uz pieaugušu izglītību. Jā, tas pats princips, kas jauniešu programmā mobilitātes 100% apmērā, savukārt projekti 50/50. Atkal own contribution būtu brīvprātīgais darbs. Jā. Kas vēl bija, ko mēs? Principā... Lielas nav noteikts. Nē, projektu maksimālajā budžeti vairs nav noteikti. Kādreiz bija griezti, šobrīd nav. Nē, šeit savukārt tas parasti apstiprināto projektu apjoms ir daudz lielāks, ir pat 150, 250 tūkstoši eiro, bet šeit ir jāņem vērā, ka tie projektu tīkli un tie projektu mērķi ir, protams, daudz augstāk. Lai jūs uztaisītu jaunu mācību programmu, ir vairāk nekā skaidrs, ka jūs 50 tūkstošiem netiksiet cauri, bet tās ir starp augšskolām atzītu mācību programmu izveidas.
Līdz ar to, pirmkārt, tajos projektos ir iesaistīts tiešām jau 11 un pat 20 augstākās izglītības iestādes visā Skandināvijā, Baltijā, kas ir viens. Otrs, tiešām tie projekti ir tādi nopietni, līdz ar to arī tas finansējuma apjoms ir daudz lielāks. Augstākās izglītības programma vispār ir visbagātākā. Viņiem parasti ir ap 4 miljoniem eiro. Kopējais programmas budžets ir ap 9 katru gadu, 9 miljonu eiro. Cik jauniešiem? Ap 3. 3, jā. Un tad pieaugušu izglītība vismazāk, jā? 2,5, man liekas, jaunieši pieauguši ir apmēram līdzīgi, tur plus mīnus. 2,5, 3, jā. Jā, tad ir augstākā izglītība ar lielāko budžetu, un tad tam Ziemeļvalstu valodā. Ejams pieaugušu izglītība, tas ir labākais. Jā, tur atkal ir finansējuma intensitāte 75%, mobilitātes, kā visās citās programmās, ir 100% apmērā, bez tam tiem, pieaugušajiem audzēkņiem, dodoties mobilitātes arī dienas naudas tiek sektas. Līdz ar to, tiešām arī finansiāli izdevīgi ir šī programma. Arī brīvprātīgais darbs. Brīvprātīgais darbs. Jā. Un kas ir attiecināmās izmaksas šeit? Attiecināmās izmaksas visās apakšprogrammās principā ir vienādas. Ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, jebkas, kas ir saistīts ar projektu īstenošanu, bet tur nedrīkst būt nekādas iegādes, tīri biroja tehnika un pamatlīdzības. Darba algas. Darba algas tīri, kā darba algas, ka jūs tagad strādāsiet puslikmi uz šo projektu, tādā veidā netiek pieļautas. Honorāri varētu būt, bet pirmā un galvenā doma, kāpēc jūs vispār sadarbojaties, ir tā, ka katras puses speciālisti ieliek no sevis to, ko viņi zina, un tās savas zināšanas dod partneriem, un tā galvenā ir ideja, ka to jūs darat, tomēr projektu ietvaros un bez maksas. Ja jums ir nepieciešamība piesaistīt kaut kādus speciālistus, tiešām tur varētu būt dažādi. Honorāri ir atļauti. Biroja izmaksas? Arī netiek uzskatītas pār tiešajām izmaksām. Tāpat laikā katram projektam jūs varat paredzēt 5% administratīvās izmaksas, par kurām jums principā nav jāatskaitās. Labi, un varbūt šeit atkal, kāda ir šeit summa projekta, pa kādām summām? Nav noteikts maksimums. Bet vidējais, par ko tiek apstiprinās? 20, 30 apmēram. 20, 30. Jā, apmēram. Tas ir kā jau tas grāmatas, tātad, plus 25%, kas ir pašfinansējums. Apmēram. Skaidrs. Un varbūt arī šeit vienkārši izstāst šajā gadījumā, kas varbūt šeit būtu jāņem vērā, rakstot projektu bez odziņas varbūt. Es vienkārši pateikšu, varbūt tā, ka es zinu, citos projektos, kas ir pārobežu projektos, ir obligāti jāspiež uz masu vienkārši. Tas nozīmē to, ka jo vairāk cilvēks ieskaist projektu aktivitātes, jo tur vairāk, punktus tāpēc ir. Vai šeit kaut kas līdzīgs var būt? Principā, tīri tā, tiešām tā rūki sakot uz masu, tā gluži nav. Protams, ja jūs parādīsiet un pateiksiet, ka jūs iesaistīsiet tiešām lielu skaitu šo cilvēku un plašas sabiedrības masas tiks informēts par to, ko jūs darat un par Nordplus tur ir iesaistīts. Tas, protams, ir pozitīvs moments. Bet pats galvenais, ko mēs tiešām skatāmies un ko ļoti daudziem, diemžēl, projektiem redzēt cauri, ir tīri tāda, naudas atmaskāšanas mašīna apmēram. Proti? Jo Nordplusā ir samērā vienkārši iegūt naudu, un varbūt mēs tālāk arī runāsim par atskaitēm, bet šeit tiešām neviens uz pirkstiem neskatās. Un to es ļoti daudzos projektos redzu, kad mēs darīsim to un to. Nav pateikts, kā mēs to izdarām un budžeti. Tiešām ļoti interesanti. Interesanti, tas ir naudas atmaskāšanas ziņā. Tiešām tā, ka tu redzi, vārds. Es saprotu, kāpēc tu to turēsi ierakstījis. Tas uzreiz, protams, pazemina šī projekta izredzes saņemt finansējumu. Pat ja varbūt kaut kāds moments tur ir tāds... Rozīnīti ir, bet... Rozīnīti varbūt ir, bet tu redzi, ka tur ir projekts iesniegts uz 50 000, bet par ko un ko, tad tā. Galvenā ir tā jūsu projekta ideja. Tiešām, tas ir pats galvenais, ko, kāpēc, kā un kādā veidā jūs darīsiet. Patiešām.
Tad tas ir arī saturiski mūsu vērtēšanā punktu, ir nevis par to, ka cik cilvēki vai tam līdzīgi, bet kas ir šī ideja, ko jūs darat, kāda būs pievienotā vērtība jums, jūsu partneriem. Vēl viens moments, ko es arī vienmēr uzsvaru semināros, bet kas varbūt man arī pašai brīžam neliekas, kas arī tā informācijas izplatīšana, dissemination. Ļoti svarīgs punkts, noteikti par to piedomājiet, kā jūs informēsiet ne tikai jūsu partnerus, bet arī sabiedrību ārpus iesaistītajiem cilvēkiem par to, kā jūs projektu esat īstenojuši, ko tad jūs esat iegūši. Mums laikam jāatkārtojas, mums ir cilvēki, pieslēdzas uzdevis jautājumu, bet kā, teiksim, bija jau atbildi, ja? Bet vēlreiz, droši vien cilvēks ir pieslēdzies nedaudz vēlāk, kāda ir iesniegšanas termiņa nosacījuma, varbūt vēlreiz izstāstīt. Jā, tātad iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. marts. Un, kā jau minēju, tātad projekti ir jāiesniedz elektroniskā formā. Espresso sistēma. Ja jūs ieiesiet Nordplus online Nord mājaslapā, tur ir links, jūs attiecīgi varat uzreiz to sistēmu jau pieregistrēties, paskatīties. Un, faktiski tas galvenais nosacījums ir partneri, uzrakstīts projekts, un jūs projektu iesniedzat, respektīvi to submit pogu, nospiežat līdz 3. marta 23:59. Skaidrs. Labi, un projekta angļu valodā. Projekts angļu valodā. Jābūt ļoti labi angļu valodai, varbūt arī tāda vidēja angļu valoda. Varbūt arī vidēja angļu valoda. Galvenais, lai jūs paši saprotat, ko jūs esat uzrakstījuši, un mēs lasot saprotam. Jā, bet drīkst būt gramatiskās kļūdas. Ir jau, protams, kuram ir. Man ir, arī skandināviem ir, protams. Bet galvenais, lai mēs varam to tekstu uztvert. Ir bijuši diezgan traki gadījumi arī. Kad nevar saprast. Kad nevar saprast īsti, bet lielākoties jau tomēr tā angļu valoda ir gan labā līmenī. Labi. Horizontālā programma, kas tas pa zvēru tur, teiksim? To zvērstu mēs sapratām, ka tas nav, kas saprotas, bet arī piemēram, teiksim, kas tur? Nevar pateikt, piemēram, šobrīd. Jā, bet šajā gadījumā atbalsta intensitātes. 50/50. 50, varbūt ir vēršana kādi, ja? Jā, varbūt, šis te brīvprātīgais darbs. Un jāņem vērā, ka tur savukārt nav šīs mobilitātes 100% apmaksāto ceļu un uzturēšanās sistēmu. Tur jebkas ir projekta aktivitāte, arī ceļa izdevumi, ja jūs braucat pie partneriem, tas viss ir projekta budžetā un atbalsts ir 50/50. Ļoti daudz jāstrādā, lai dabūtu, teiksim, kaut kādā veidā. Jā, tas pozitīvais moments Nordplusā ir tāds, ka jums nav obligāti katrai aktivitātei jābūt 50/50 finansējumu. Jums ir projekta budžets, jūs zināt, cik ir grants, jūs zināt, cik ir jūsu pašu ieguldījums, un attiecīgi, piemēram, ceļu jūs varat visu sekt no Nordplus, savukārt kaut kādu citu aktivitāti, visu no savu budžeta. Nav tā noteikts tiešām pārlītēm tik no mums, tik no Nordplus. Skaidrs. Un, Ziemeļvalsts programma nav interesanta valoda. Labi, izstāst vienkārši tagad nedaudz par to, cik tad liela ir konkursi un kāda ir vispārējā praksa. Tas, ko tu pirms pārējais minēja, kad projekti tiek apgraizīti. Tātad, kas tas pa zvērtas apgraizīšana tā tālāk notiek? Tātad, pārsvarā tā, ka tiešām, kā jūs minējāt, jauniešu un pieaugušo programmas ir vispopulārākās. Tur mēs, kā no Latvijas vērtētāji, saņemam mūsu valsts iesniegtos projektus. Un, tie ir kādi 24, 26 katru gadu partneri. Jā, kā galvenie iesniedzēji. Protams, mēs nevērtējam tos projektus, kur mūsu skolas, mūsu institūcijas iet kā partneri, bet iesniedzēji no citām valstīm. Tas skaits varētu būt patiešām ļoti liels. Projektu katru mēs patiešām izvērtējam detaļās, tīri saturiski, un nākamais lielais moments, ko vērtējam, ir budžeti. Piesakot, 10 cilvēku mobilitātei, jums ir jābūt skaidram pamatam, kāpēc brauks 10, nevis 2. Līdz ar to, nesaskatot kādu tiešām skaidru pamatojumu projektā, mēs uzticamāk šo cilvēku skaitu samazināsim, jo naudas pat Nordplusā nav pietiekami, vienmēr pietrūkst. Līdz ar to... Cik pietrūkst? Apstiprinām mēs apmēram 40–50%, 45% kaut kur. Kā nu kur gadu, bet apmēram tas success rate ir apmēram tāds.
neapstiprinām. Pagājušā gadā tiešām bija tāds gadījums jauniešu programmā, kur bija ļoti, ļoti labi projekti un teiksim, ja maksimālais punktu skaits ir 20, tad 16 punktiem jau vairs nedabūja. Līdz ar to, projektam jābūt tiešām ļoti labam, lai viņu apstiprinātu. Arī no Latvijas puses bija, manuprāt, iesniegti 24 un saņēma 11. Tas ir arī kaut kur tuvu pie 50. Un tātad sastādot budžetu noteikti skatieties, rakstiet reālās izmaksas, jo tajā brīdī, kad mēs redzam, kaut kāda izmaksu pozīcija, kur ir neadekvāti liela, tas uzreiz raisa tādu aizdomas par projektu kopumā, par visu tā budžetu un tam līdzīgi. Tā kā rakstiet reālās izmaksas, tas ir viens, otrs pamatojiet viņus. Ir projekti arī, kurus mēs tiešām apstiprinām tā, kā viņi ir iesniegti. Izejot cauri, tu redzi, ka visas pozīcijas patiešām ir pamatotas, viņas ir adekvātas un mums nav pamatu viņas kaut kādā veidā samazināt. Tātad, tie ir tādi padomi. Es vienkārši jautājums, bet man liekas, ka atbildēju, jo vienkārši mums paralēli vienkārši iet domu gājiens, vai es informāciju, cik projekti ir iesniegt no Latvijas, kādās apakšprogrammās, kāds latviešu aktivitāte, kāda ir latviešu aktivitāte. Varbūt vienkārši vēl precizējām apakšprogrammās, teiksim, citās apmēram, bet var pateikt, cik konkursi un salīdzot aktivitāti, droši vien salīdzot Igauniju Lietuvu. Jā, tas ir tas, ko es savukārt arī gribēju pieminēt, kad, manuprāt, aktivitāte ir samērā laba no Latvijas puses, bet ja mēs salīdzinām ar Lietuvas un Igaunijas iesniegto projektu skaitu, tad mēs joprojām zaudējam. Nedaudz, bet visās apakšprogrammās tomēr kaut kādiem dažiem projektiem mums vienmēr ir mazāk. Apstiprinātie vai iesniegti? Iesniegtie. Es arī vienmēr skatos, galvenais, lai mums apstiprinātie ir apmēram līmenī, tā arī sanāk. Bet lietuvieši ir ārkārtīgi aktīvi projektu iesniegšanā un ņemot arī tīri procentuāli, viņiem tomēr arī tas apstiprināto projektu skaits ir lielāks, jo iesniegto projektu skaits ir lielāks. Līdz ar to mums noteikti ir kur augt. Runājot par apakšprogrammām, tad jauniešiem es jau laikam teicu, manuprāt, ja es pareizi atceros, varbūt tur plus mīnus 1, 2 projekti, 24 apstiprinājām 11, pieaugušo izglītībā bija 22, apstiprinājām 9 vai 10, augstākās izglītības programmā, manuprāt, bija 8 un apstiprināja 4 vai 5, horizontālā bija iesniegti 7, apstiprinājām 3 par Ziemeļu valstu valodām, cik zinu, bija 2, manuprāt, apstiprinājām 1, bet par saturu nevar atbildēt. Skaidri. Nedaudz tās praktiskas dabas jautājums, mēs zinām, ka citās programmās ir tā, ka, ja tu sniedz vienu projektu, tad tu nedrīksti citu neviens sniegt vispār. Vai šeit ir kaut kāda ierobežojuma organizācija, teiksim, startēt ar vairākiem projektiem, vai tu vari būt vienā projektā kā partners, vienā kā galvenais, kā šeit notiekās, vai kāda ierobežojuma nav? Jā, ierobežojuma attiecībā uz to, cik projektus var iesniegt viens projekta iesniedzējs nav, bet jebkurā gadījumā. Tad, kad mēs redzam, ka ir 2 no vienas institūcijas, neesmu redzējusi situāciju, kā apstiprināt darbus. Līdz ar to es vienmēr saku, sniedziet vienu kā projekta iesniedzējs, un ja jums ir ģeniāli vēl kāda ideja, ko jūs noteikti gribat iesniegt, tad vienojieties ar partneriem, kas sniedz viņu. Respektīvi, lai nav no viena iesniedzēja vairāk projekti vienā apakšprogrammā. Ierobežojums tiešām rakstiski un oficiāli nav, bet tas ir vienkārši tā, laikam, praksē iestrādājies, kad no vienam neapstiprināts. Tad man vēl viens provokatīvs jautājums. Pieņemsim, mūsu konkrētajā gadījumā mums ir ļoti laba sadarbība ar Zviedriju, viena nevalsts organizācija. Līdz ar to faktiski projekts viņš varētu būt ļoti līdzīgs, teiksim, pat identisks, ka mēs varam būt kā galvenie partneri vai Zviedri kā galvenie partneri. Vai šajā gadījumā, teiksim, ir kāda starpība vienkārši to, no kurienes mēs iesniedzam šo projektu, ja? Vai, teiksim, nebūs labāk tad, ja mēs iedosim Zviedrijām to, tad sniedz Zviedrijā iekšā, bet līdz ar to šajā gadījumā būs lielāka iespēja saņemt finansējumu, mazāks konkurss varbūt būs nekā tad, ja mēs stāsimies no Latvijas. Es domāju, ka sniedzot no Zviedrijas vai Somijas konkurss būs lielāks, jo tur tie projekti tiek iesniegti 3 līdz 4 līdz 5 reizes vairāk. Bet tīri, kas attiecās uz to menedžmentu, tad es neesmu pamanījusi, ka būtu kaut kāda attieksme pret Latvijas projektiem savādāk nekā pret pārējiem. Tiešām šādā ziņā
tādu novērojumu nav, un man nav pamata domāt, ka iesniedzot no kādas citas valsts jums būtu labāks rezultāts nekā iesniedzot no Latvijas. Galvenais, ko es vienmēr iesaku ņemt vērā, ir, kāda ir jūsu kapacitāte projektu vadīšanā. Ja jūs vēlaties un varat vienoties ar partneriem, ka jūs viņu iesniedzat, tad iesniedziet. Nav nekāda pamata domāt, ka iespējas ir labākas iesniedzot no citas valsts. Ok, mums skaidrojam jautājumu. Labi, un tagad šajā brīdī tad tu pārējais sākumā pieminēji maģisko mājaslapu nordplus.org. Online. Jā, Nordplus online. Online. Jā, nordplusonline.org. Kur ir šajā gadījumā arī, teiksim, tāda sadaļa kā partner search. Varbūt izstāst vienkārši, ja tiešām ir nevalsts organizācija, kas ir ieinteresēta, startēt šajā programmā, kur grib iegūt kaut kāds partners, kurai pašlaik nav šo te partneru. Ja? Vai šis ir vienīgais variants, vai kāda varianta pastāv, kur atrast šos partners, ja nav šie partneri? Šis faktiski ir viens no tādiem sāpīgākajiem momentiem visām Nordplus programmām, manuprāt, jo ar to partneru atrašanu nav tik vienkārši, kā varbūt gribētos. Ļoti labā doma par to, ka Nordplus online mājaslapā būtu šī datu bāze, kur ir institūcijas, kas vēlētos iesaistīties projektos. Viņi, diemžēl, nav tāda dzīva tā datu bāze. Mazliet parādās arī kaut kādi, tiešām tādi Skandināvu vai Baltijas valstu institūcijas, kas vēlētos sadarboties, bet nav šī datu bāze, diemžēl, ļoti tāda populāra, un tās informācijas tur ir pamaz. Kā alternatīva, kas gan nav īsti varbūt alternatīva šai datu bāzei, pagājušajā gadā, tas 13. gada novembrī, pirmo reizi Nordplus organizēja kontaktu semināru Stokholmā. Varēja pieteikties braucienam, Nordplus apmaksātam braucienam uz Stokholmu, kur bija no visām dalību valstīm potenciāli projektu pieteicēji un potenciāli partneri, tādējādi nodibināt kontaktu. Bet, protams, no Latvijas aizbrauc 7 cilvēki, un tas ir, 10. daļa no tiem, kas gribēja aizbraukt, līdz ar to tā nav īsti tāda alternatīva šai datu bāzē. Diemžēl neko citu ieteikt mēs nevaram. Nākamais, kas ir iespējams, ir izmantot personīgos kontaktus. Vai jums tiešām ir lieliska ideja, jūs zinat, kādus partnerus jūs vēlaties atrast un tam līdzīgi. Es aicinu, bet varbūt neaicinu, tas ir tāds diezgan sarežģīts veids, bet, ja tiešām ir super ideja, jums tiešām pašiem liekas, tad atsūtiet īsu aprakstu angļu valodā man, un es caur saviem kontaktiem, kas ir Nordplus programmu koordinātori pārējās dalību valstīs, mēģinām vienkārši to informāciju izplatīt partneru valstīs, un attiecīgi varbūt kāds ir, kas atsaucās. Jā. Nākošais praktiskais jautājums vienkārši ir sekojošais, lai saprast vienkārši, vai šāda veida palīdzību var saņemt vai nevar saņemt. Mēs zinām, ka daži kontaktpunkti citās programmās sniedz arī konsultācijas, tu atnāc ar savu ideju, un kontaktpunktu pārstāvs pasaka rulēs, nerulēs vai tam līdzīgi. Kā šajā gadījumā notiek ar Nordplus? Jā. Pirmkārt, ņemot vērā lielo interesi, mēs tiešām taisījām tos kopējus informatīvus seminārus, kur piedalījās tiešām katrā vairāk nekā 100 cilvēki, interesi ir liela, un es tiešām cenšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Un man var zvanīt, man var rakstīt, un, protams, es nesaku arī konsultācijas, ja ir interesi. Tāpat šodien man nāks cilvēki rīt un parīt. Tā kā, ja ir ideja, ja ir interesi un ja ir vajadzīga papildus informācija vai konsultācija, droši rakstiet, zvaniet. Sarunāsim par tikšanās laiku un konsultāciju ar saņemt. Skaidrs. Un līdz ar to, ja šajā gadījumā tad mēs nepaspējam vai nepaspējam iesniegt 3. martā, tas ir reiz gadā, reiz pusgadā, kad būs nākošā kārta? Nākamā kārta būs 15. gada sākums. 15. gada sākums. Tas nozīmē to, ka, ja mēs tagad nepaspējam, tad tas nozīmē to, ka tikai pēc gada šajā brīdī ir jārēķinās to. Varbūt vēl beigās pastāst par birokrātiju. Pastāst par birokrātiju vienkārši šajā gadījumā. Līdz šim mūsu pieredze tāda, jo tālāk, teiksim, tu esi no Latvijas, jo birokrātija ir mazāk. Kā šajā gadījumā ir Nordplus? Šeit ir ļoti līdzīgi, jā.
No birokrātiskā viedokļa vienkārši lieliska programma, manuprāt. Kā jau minēju sākumā, tad attiecībā uz projektu iesniegšanu nav jums jātēpās ar papīriem, parakstiem un tam līdzīgi. Viss notiek elektroniski. Vienīgais, kur jums varbūt tas papīrs drusciņi jāpaķēpā, ir jāparaksta katram partnerim tāds letter of intent, respektīvi nodoma vēstuli, kas faktiski ir vienīgais dokuments, kas apliecina, ka jūs zinat, ka ir šāds projekts, ka jums tiešām ir tāda partneri un ka jūs esat piekrituši startēt. Tā ir vienīgā lieta. Tos jūs pievienojat sistēmā kā skenēts dokuments klāt, un tas ir arī viss. Kas attiecas uz rezultātu paziņošanu, tie tiek izsūtīti arī elektroniskā formā uz kontaktpersonas e-pastu, kā arī šajā pašā projektu sistēmā jums parādās informācija, ir jūs projekts apstiprināts vai nav. Tālākais ir līguma slēgšana, kas faktiski arī notiek elektroniski, cik zinu, viņa skenētā formā nosūta no viņa puses parakstītu dokumentu Latvijas pusē, ja respektīvi projektu īstenotājam, viņu izdrukā parakstu un nosūta pa pastu atpakaļ. Tajā brīdī, kad līgums ir parakstīts, jūs faktiski esat gatavi projektu īstenošanai. Par atskaitēm. Atskaites arī tiek aizpildītas elektroniskajā sistēmā. Sastāv no divām daļām ir saturiskā atskaita un ir finanšu atskaita. Pozitīvais moments jums nav nekādi attaisnāmi dokumenti, kur jāpārējo. Jūs vienkārši atskaitaties cipariski, respektīvi iztērēja atbildējo biļetēm tik, tam, nu, savākat to kopējo budžetu. Pārklipsi naudiņ jums ir jāskata atpakaļ, ja tāda ir, nu, ja nav, tad nav. Tas tiešām ir fantastiski, bet es vienmēr vēršu uzmanību uz to, ka jebkurā brīdī jums var pieteikties vai Nord Plus audits, vai arī mēs kā aģentūra esam tiesīgi veikt auditus šajā programmā. Līdz ar to dokumentiem ir jābūt visiem kārtībā, saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Un otrs, ja jūs esat projektu koordinators, jūs atbildat arī par partneru izdevumiem. Respektīvi, jūs atbildat par projektu kopumā, un ja izdevumi no projekta ir bijuši partneriem, nauda kaut kāda ir aizskaitīta, tas nozīmē, ka arī par šiem izdevumiem ir jābūt attaisnām dokumentiem. To vienmēr darētu atcerēties, esot kā koordinatoriem. Un, jā, tas principā arī viss. Jā. Un atskaites jāiesniedz cik bieži? Vai tikai viena? Atskaite ir reizi gadā, ja jūsu projekts ir ilgāks par gadu. Nu, pārsvarā tie projekti ir laikā līdz 1 gadam, līdz ar to pēc projekta īstenošanas 30 dienu laikā jūs atskaities sniedzat. Un kas notiekās ar avans? Cik ir avans un cik ir pēc? Jā, avans ir 80%. Jā. Kurus jūs saņemat uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Nu, cik uzreiz tur skaitās 45 dienas, un parasti tīri, ja runā par laiku gadā, tad tas ir kaut kad augusts, septembris. Jā. Savukārt atlikušos 20% jūs saņemat pēc atskaites apstiprināšanas. Cik mēnešus? Jā, vidēji. Diemžēl pēdējā informācija man tieši nāca kaut kādu projektu īstenotāju, kas bija iesnieguši jau pirms 2 mēnešiem. Nu, ir tā, ka gadā tāpat līdz 4 mēnešiem, ka ir jāgaida tas gala maksājums. Nu jā, laikam tas, ka tā mazā birokrātija un viss tā vienkāršotā procedūra, nu nav viņiem arī tik vienkārši tās atskaites izskatīt un zinot, ka uz katru programmu strādā 1 vai 2 cilvēki galvenajā birojā, tad var saprast. Un galvenais birojs, kur ir? Katrai apakšprogrammā ir citā vietā. Jauniešiem ir Zviedrijā, pieaugušiem ir Dānija. Augstāka izglītība ir Somi, horizontālā Norvēģija un Ziemeļvalstu valodas Islanda. Vēl viens, praktisks piemērs, ko es to aizmirstu pajautāt. Vai šajā gadījumā, ja mēs iesaistām vairākus partnerus, no dažādām valstīm, tas ir kaut kāds plus, vai tas šajā gadījumā nav ne plus, ne mīnus? Tā ir pamat ideja un pamat prasība, līdz ar to, ja būs vairāk partneri no vairāk dalību valstīm, tad tas iegūms tiks uzskatīts lielāks ieguvēja loks, līdz ar to tas ir pozitīvi. Bet atkal jūs varat, protams, rakstīt mobilitātes no 1 uz 2, 3 un 4 valsti, galvenais ir tā ideja. Skaidrs. Es domāju, ka mūsu saruna jau faktiski tuvojās beigām, varbūt pēdējās, ko es to neesmu pajautājis. Noteikti standarta jautājumi, kur padomā, kāpēc viņš man to nav pajautājis? Es tā nevaru uzreiz iedomāties, jo tiešām to jautājumu ir bijuši tik daudz un tik dažādi, un tā programma ir, it kā apjomīga, bet tāpat laikā ļoti vienkārša. Vienkārši daži ieteikumi. Pirms ķeraties pie tiem projektu rakstīšanas,
iepazīstieties ar Nord+ rokas grāmatu. Tur tiešām ir visa detalizēta informācija. Un, ja kas nav skaidrs, dodiet mums ziņu. Labi, ar šo te labo ziņu mēs tad arī beidzam. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!